Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Šis raidījums sauc 100. panta preses klubs, un, to būtu jāiesāk šoreiz ar tādu pārdomu, ka tas tomēr ir paradoks, ka Saeimas lielākā politiskā frakcija reizē atrodas vis tālāk, un es pat teiktu bezgalīgi tālu no politiskās varas. Un otra lieta ar šo partiju, mēs tā parasti skaļi un tā diži runājam, tad, kad nāk šie lielie etniskie vai nacionālie sasprinzinājumi vai arī jutīgie datumi, bet samērā maz par kaut kādiem ekonomiskiem jautājumiem, kas īstenībā nav labi. Bet tai pašā laikā es nekādā gadījumā negribētu teikt, ka šī vakara viesi būtu tādi skaisti, balti un pūkaini. Pietiekami daudz, ko tur varam atrast, un vēl tā lieta, ka kungi, kas šovakar pie mums ciemos, nav bieži viesi. Es domāju, ka tas diskusiju vērtīs divkārt interesanti. Tātad, īstenībā pie mums šovakar Saskaņas centra vadītāji, tātad Nils Ušakovs, Saskaņas centra valdes priekšsēdētājs un Rīgas domas priekšsēdētājs, un Jānis Urbanovičs, Saskaņas centra frakcijas priekšsēdētājs un valdes loceklis. Labs vakars. Labvakar. Un žurnālisti Aivars Ozoliņš ir. Labvakar. Baiba Lulle, Neatkarīgā Rīta avīze. Labvakar. Un Māris Čirsons, Dienas bizness. Labvakar. Cienījamie televīzijas skatītāji, jautājums jums ir šāds. Tāds neliels Saskaņas centra vērtējums jūsuprāt, mēs trīs versijas jums piedāvājam. Pirmā. Saskaņas centrs labi strādā parlamenta opozīcijā. Otrā. Saskaņas centrs labi strādā Rīgas domē. Un trešā. Saskaņas centrs strādā slikti, iespējams, pat pretvalstiski. Tas jautājums jūs. Studijā šeit uz vietas es gribētu sākt ar to citātu, kurš ir redzams jūsu mājas lapā kā pats pirmais. Tas ir apmēram tāds: Saskaņas centrs, tā ir politisko partiju apvienība normāliem cilvēkiem. Jā, mēs ar to lepojamies. Protams, tādēļ nosauciet lūdzu tipiskākās normāla cilvēku pazīmes. Tipiska normāla cilvēka pazīmes? Tipiska normāla cilvēka pazīmes nevar definēt, jo cilvēki ir dažādi. Cilvēki ir dažādi, viņiem ir daudzi uzskati, viņi atšķiras pēc dzimuma, pēc pieredzes, pēc uzskatiem runāt par vēsturi, bet viņi ir normāli. Tas ir viens, un kad mēs runājam par tiem normāli, viņi nav riebīgi, viņi nav kaštīgi, viņi grib, lai valsti, kur viņi dzīvo, ir labklājība, satīcība un arī dažreiz saskaņa. Urbanovičs kungs? Katram terminam ir atšķirībā, kāda mute to saka, ir cita nozīme. Es normāli cilvēku teiktu, tie tādi mēreni cilvēki, kas nav radikāli, kas nav nekrīt fobijās un nav šo fobiju upuri un vergi. Šo te visu kopumu, ko jūs abi nosaucāt, jūs pilnībā varat attiecināt uz savas partijas biedriem. Tā kā droši vien. Mēs to mēģinām. Bet tie riebīgie kašķīgi ir citās partijās? Tas ir citu valstu pilsoņi. Katras partijas papīros, kuri kaut droši ko vien saka, Eiropas Savienības un parasti ir nevis konstatācija, bet mērķis. Jūs pa vienam tā, lai nav krustīgi. Kašķīgie ir, tad būtu ārpus Eiropas Savienības nozīmē Krievijā, tie riebīgie kašķīgie. Es saprotu, ka jums vienotība ir pieņemts dzīvot ar to, ka tūlīt uzbruks Krievija, sāksies karš, un ko mēs darīsim. Pie mājām katram ir tā bumbu patversme, bet, ne. Tur arī mēdz dzīvot labi cilvēki. Es nezinu, kam ir pieņemta vienotība, bet ja mēs pa definīcijām, varbūt es drīkstētu tad arī turpināt pa definīcijām. Piemēram, ļoti svarīgs jautājums bija par to, pēc valodu referendumu Ušakova kungs un Urbanoviča kungs arī piedāvāja šādu te nacionālā izlīguma modeli ņemt valdībā Krievus. Varbūt jūs varētu definēt, kas ir Krievs? Jo, acīm redzot, tur Aleksejs Loskutovs vai Andrejs Judins, viņi nav Krievi, jo Urbanovičs kungs viņus dēvē par krievsiem. Kas ir Krievs? Es abrīnoju jūsu polemista spējas. Tiešām vienotībai ir veicies ar jums, bet vēlreiz precīzi. Kad es to esmu teicis? Krievsi? Nē, kā pēc referenduma mēs esam teikuši, ka vajag Krievus ņemt valdību. Ušakova kungs ir teicis. Kas lūdzu? Ušakova kungs to ir teicis. Kādu viņš to ir teicis? Ko jums vajag datumu? Ja jūs Ušakova kungs, nākat ar tādiem uzstādījumiem, es pavaicāšu jums, jūs piedāvājat kā nacionālā izlīguma modeli to, ka jāņem valdībā Krievi. Proti, un ka jūs neņem valdībā tāpēc, ka jūs esat Krievi. Tikai Urbanoviča kungs, ka es nekad neesmu teicis, ka ir jāņem Krievi.
Es nezinu, kas jums, teiksim, pieņems pie jums vienotība, teiksim, domājot, ko jūs darīsiet ar saskaņu no PR viedokļa plānot, bet kas ir bijis pēc vēlēšanām? Pēc vēlēšanām jūsu vienotības biedri diezgan aktīvi spriežot par topošu koalīciju ir teikuši, ka mēs ar tiem krieviem tomēr nevaram iet, neskatoties uz to, ka Saskaņas centrs ir apvienība, kur ir pietiekuši daudz gan latviešu, gan krievi. Solvita Abotiņa precīzi televīzijas kamerā paziņoja, ka krieviem pārstāvniecībā valdībā, tad varā, ir iespējami tikai Krievijā. To viņi ir teikusi. Es gribēju tad maz nianses. Jūs abi divi atkārtojat vairāk kārtīgi jums kā vienotības cilvēkam, vai kā tur bija? Tas ir par viņu vai par visiem? Paldies Dievam. Es tā saprotu, ka viņu PR speciālisti tagad ir ieteikuši devēt mani pa vienotības pārstāvi, tā ka tas viss kārtībā. Jūs esat iztais vienotības PR-šiks. Lai nu tā būtu, mēs tam varētu rīkot kādu noslēgumu pārraidus. Es par to nediskutējuši, bet kas tad ir tie krievi, kurus vajadzētu ņemt valdībā? Jūs tā arī nedefinējāt. Jūs esat uzdevis jautājumu, pamatoties uz absolūti nepareizu argumentāciju. Neviens no mums nav teicis, ka Krievus ir jāņem valdība. Mēs esam runājuši par to, ka valdība ir jābūt pārstāvētiem visiem cilvēkiem, kas mēdz dzīvot, strādāt un lepoties. Jūs teicāt, ka jūs neņēma valdībā tāpēc, ka jūs esat Krievi. Tieši tāpēc, tas ir es atvainojos, Uzlinkungs. Jums vajadzētu sekot tam, ko jūs esat tikko teicis. Jūs no pašsākuma teicat, ka esmu citāts uzskatu, ka Krievus ir jāņem valdība, ko es nekad mūžu nesmu teicis. Esmu teicis, atkārtošu vēlreiz jums, ka, kad tika formēta valdība, bija ļoti precīzi pateikts no daudziem jūsu vienotības biedriem, ka mēs neņemsim Saskaņas centru, tāpēc, ka mēs nevaram veidot koalīciju ar tiem krieviem, mums vajadzīga latviska koalīcija. Kolēģi, ja mēs varētu virzīties mazliet uz priekšu. Par riņķietē, varbūt bišķi par nesenāku. Bet kas ir krievsi tādā gadījumā? Jūs esat lietojuši šo vārdu attiecībā Es domāju, ka es varētu uzrakstīt smuku komentāru, mēs tad to izlasītu un saprastu. Es varēšu atbildēt. Kolēģi, ejam uz priekšu. Es tā domāju, varbūt varētu atbildēt. Es atvainojos. Tā mēs ieslēgsim uz vietas. Mums milzums daudz jautājumu. Pagaidiet. Viens kolēģis uzvedās kā huligāns. Atļaujiet man atbildēt. Nekad tā neesmu teicis. Krievsi? Vēlreiz speciāli jums. Es tā nekad neesmu teicis. Parādiet, kur jūs to esat lasījis vai nosapņojis. Kolēģi. Es būtu paņēmis vairāk izdrukātas intervijas, bet es ietvītošu līdz, ko būšu atpakaļ no raidījuma. Es ietvītošu. Orlinkungs būs vēl iespējas jautāt. Es tā skatos pēc saraksta. Es atvainojos, ka es nosaucu par Āju, bet Baiba. Urbanovičs kungs, raksturojot savu vēlētāju, teica, ka viņš nav radikāls. Bet jūs nedomājat, ka ar šo atbalstu referendumā, kur Saskaņa arī publiski acīm redzam nostājās referenduma rosinātāju pusē par valodu, vai jūs neesat radikalizējuši šo savu vēlētāju, un kurp jūs tālāk iesiet ar to? Ļoti labs jautājums. Redziet, viss ir gaužām vienkārši. Ar ko mēs arī atšķiramies no ļoti daudziem politiskiem projektiem, partijām, kuras tādas top vai būs. Mēs esam vai nu pozīcijā, vai esam gatavi būt opozīcijā, bet vienmēr kopā ar savu vēlētāju. Ja mūsu vēlētājs iziet uz referenduma takas, mūsu izvēle ir meklēt citu vēlētāju vai būt kopā ar viņu. Punkts. Jautājums ir, kāpēc mūsu vēlētājs tik lielā masā gāja un darīja to, ko viņi darīja. Un nebūt kopā ar viņu, tas nozīmē zaudēt šo vēlētāju, zaudēt ietekmi uz viņu un vest viņu uz tiem kompromisiem, kurus pirms abām iepriekšējām vēlēšanām mēs ar Nīlu piedāvājām. Gribu atgādināt. Tas būtu smags stāvoklis mums abiem un ļoti daudziem, lai īstenot šos kompromisus, bet mēs riskējām un gājām. Un pat pēc tā, kad mēs tikām noraidīti, mums bija iespēja uzteikt savam vēlētājiem vai būt uzticīgam viņam. Mēs izvēlējāmies pēdējo, un tas ir neparasta un nesaprotam priekš Latvijas politiķiem situācija. Bet vai jūs vēlētājs ir radikalizējies šā rezultātā? Ir radikalizējusies situācijā, un viņi jutās pievilti un izteica savu nožēlu, rūgtumu un protestu tādā veidā, kāds bija tajā brīdī viņiem pieejams. Un mēs respektējām viņu izvēli, jo mums būt kopā ar savu vēlētāju. Vēlētāji ir daudz lielāka vērtība nekā nodot viņus un būt valdībā. Mārita? Es tomēr gribētu no šīs lielās politikas bišķi nonākt līdz tautsaimniecībai. Un tāpēc faktiski jautājums Ušako kungam ir zināms laiks pagājis un ir lielas batālijas attiecībā par ostu pārvaldi, tā skaitā Rīgā, par dažādām lietām. Kā jūs šobrīd redzat? Vajag mainīt šo te esošo sistēmu ostu pārvaldē? Nevajag mainīt? Vai kas būtu šajā sistēmā jāmaina?
Mēs esam gatavi runāt par izmaiņām, bet, lai mēs runātu par izmaiņām, mums ir jāredz skaidri priekšlikumi. Patreiz sistēma, protams, nav ideāla. Kā no jebkura sistēma ir tālu no tā, lai būtu ideāla. Bet ir zināms līdzsvars starp valsti un pašvaldībām. Ja mēs runājam par Rīgu, Ventspili, Liepāju. Piemēram, Rīga ir tie 8 valdes locekļi, un attiecīgi 4 ir no ministriem, 4 no Rīgas domes, un tā balsošanas sistēma tomēr padara tā, ka nevar tā kā pašvaldība pārbalsot valsti vai otrādi. Bet, protams, visu var pilnveidot, bet ir jābūt skaidriem priekšlikumiem, kā var sākt tas debats. Bet tad Miglāņi jums atbild, var pilnveidot, bet var nepilnveidot. Nē, patreiz sistēma strādā. Ja kāds piedāvās labākas variants, mēs, protams, būsim priecīgi to apspriest un arī īstenot. Pašreizējie piedāvājumi tā kā nav labāki. Es nedzirdēju labākus piedāvājumus uz to brīdi. Te ir uzreiz divi risinājumi, divas problēmas. Ir akūta nepieciešamība pakļaut vienotai ostu un vispār tranzīta tādai saķēdētai politikai, lai nevis mūsu ostas vienā ar otru konkurētu par vienu un to pašu kravas tipu, bet gan tarifu, gan ostu un dzelzceļa, varbūt aviācijas un autotransporta politikas rezultātā panāk to, ka mēs konkurētu ar tuvākajiem kaimiņiem, kas mums noceļ no deguna kā Klaipēda vai Tallina, kas tagad to grasās darīt. Priekš tām ir nepieciešama likumdošanas iniciatīvas, kuras 3 gadus atpakaļ es personīgi parakstu iesniedzu, lai šādu vienotu politiku. Tādā veidā pašvaldības paliktu esošajās pozīcijās, bet koordinācijas loma būtu satiksmes ministrijā palielināta. Tas ir viens. Kas attiecās par to, kāpēc ir tāda pašaizskaņā, tad, diemžēl, tas nāk ne aiz vēlmes veidot vienotu valsts politiku, bet gan aiz nespējas vienoties valsts pārstāvjiem, ministriju pārstāvjiem atsevišķās ostu pārvaldēs. Māris, par šo vēl? Tātad, bet šajā gadījumā pieņemsim visu šis jaukais stāsts par Mitsubishi iespējamo caur Rīgu, caur Tallinu, varbūt vēl caur kaut kurieni. Un es saprotu, ka pašreizējā situācijā mums nav neko labvēlīgu. Un tad ir jautājums, ja jau tur pašvaldības pārstāvi ar valsts pārstāvi neko nevar vienoties, varbūt, ka tad tiešām vajag mainīt kaut ko tā visā kopumā. Tiešām tas ir svarīgs jautājums, bet vēlreiz nav taisnība. Nav problēmas starp pašvaldības pārstāvjiem nekur. Ir problēmas starp valdības atšķirīgi pārstāvju viedokļiem. Nespēja sadalīt reformu partija, izstrādāt monolītu viedokļu valdībā kopā ar vienotības cilvēkiem un citiem vienotības satelītiem. Bet nekur, ne Liepājā, ne Ventspilī, ne Rīgā nav pašvaldības pārstāvju. Es jau buksēju tādēļ, ka valdošā koalīcija nespēja savilkt kopā viedokļus kaut kā tā. Paņemsiet Rīgas ostu, tad mēs ļoti skaidri redzam, ka muļojas ar tiem valdes locekļiem nevar saprast, vai mainīs vai nemainīs. Cilvēki, kas ir palikuši no vecas valdības, arī nesaprot, kādas ir viņa izredzes, vai viņi strādās pēc 2 mēnešiem vai nestrādās. Un tas, protams, nav tas labākais variants. Bet man liekas, ka jums tomēr kaut kādā mērā par ievadu, kā tur iesākt raidījumu, man radās iespējas, ka jums, es atvainojos, bet kaut kādā mērā tas politikas process ir tā kā apnicis vai kaut kā tā. Divi, tādi ļoti vienkārši argumenti. Nevajadzētu cerēt, bet bet atbildēt, tas viens ir frakcijas vadītājs, viens no lielākajiem sēžu kavētājiem. Tā kaut kā nav interesanti vai kas. Otra lieta, Dombrovskis vakar ziņo par šo stāvokli valstī, es atvainojos, es nepareizi nosaucu. No jūsu frakcijas viens debatētājs, nekādas intereses. Vai tā ir tāda speciāla politika, bet klausoties Dombrovski, nevienmēr visiem ir tāda liela interese, ka, piemēram, Mozuliņa. Bet jūs esat politiķi, jums jāklausās, un es nezinu, jālēc augšā un jākliedz, ka tas ir iemidzinoši un nepareizi, ja jums tā liekas. Izskatās, ka tad viņa ziņojums ir bijis, varbūt garlaicīgs, bet principā pareizs. Mēs pārzīmējam arī Godmaņkunga ziņojumus. Redziet, te ir ļoti labs jautājums. Taisnība jums vizuāli tas tā izskatās, bet ja jūs gribat atbildi, tad rociet dziļāk. Pašreiz valdošā koalīcija nīdē ārā jebkādas opozīcijas iniciatīvas, iespējas diskutēt, muti ciet, būs tā, kā mēs gribam, un punkts. Un tas ir visās komisijās. Sekundi. Es nespēju strādāt savā budžeta komisijā, jo valdošā koalīcija man liedza tādu iespēju. Man ir jāstrādā vienā citā komisijā, kurā arī es lielām grūtībām nonācu, lai gan mana specializācija ir tautsaimniecības jautājumi un budžeta lietas. Piedodiet, es esmu strādājis gandrīz visās komisijās, un es zinu, kā tās lietas notiek. Kas attiecas par to, ka, lūk, es esmu lielākais kavētais, nav tiesa.
pusē. Es neesmu lielākais. Lielākais ne, bet viens no. Jā, es atvainojos, es nesaku, ka es esmu priekšzīmīgs. Bet ir vēl tāda lieta, kā frakcijas vadītāja funkcija dot intervijas un būt un strādāt ne tikai plenāru sēžu zālē, kur opozīcija iespējas ir minimāls, bet kulāros. Jūs nevarat pārmest, ka es būtu kādā ceturtdienā vai citas plenārsēžu dienas laikā ārpus kaut kur. Gadījums, par kuru tik daudz, paldies par PR kampaņu pret mani vērstu, kas tika izvērsta, kad es braucu un palīdzēju mūsu tranzīta ļaudīm, uzņēmēju un ministra uzrunāts uz vienu konferenci, kur ne visi spēja tikt, lai bilstu vārdu par labu Latvijas uzņēmējiem, par labu iespēju strādāt ar Kazahiem, Uzbekiem, citām Centrālāzijas valstīm caur Krieviju. Es vainīgs, atzīstos, es esmu pareizi saņēmis taisnīgu sodu, jo es nepareizi visu noformēju. Es nenoformēju, tāpēc, ka es līdz pēdējiem brīdim svārstījos, vai vispār man piedalīties un palīdzēt šai valdībai. Es izvēlējos par to. Jautājums par to Saeimas opozīcijas darbu. Ja kāds interesē, jau teica, ka ceturtdien tomēr bija šis balsojums par to Eiropas fiskālās stabilitātes līgumu, un Saskaņas centrs bija vienīgā partija, kas nobalsoja pret. Tajā pat laikā tiešām tādus dziļus izvērstus argumentus mēs nedzirdējām, kāpēc tur pret vai kāpēc parasti opozīcija kāp viens pēc otras tribīnē un aizņem daudz laika ar savu argumentāciju. Pilns internets, pilns rakstu un mūsu pārstāvis, kas rada budžeta komisijā, kas ir budžeta komisijas amatpersona, īsi un kodolīgi pateica mūsu apsvērumus, kāpēc mēs dzīvojamies tā vai citādi. Es nepabeidzu jautājumu, vēl otra daļa viņam. Ne? Tāpat laikā bija arī Saskaņas centrs sākotnēji ļoti aktīvi protestēja pret pensiju reformu, pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu plānoto. Bet beigās kaut kā tā aktīvā pretestība izčākstēja un Labklājības ministrija uzteica Saskaņas centru. Paldies par konstruktīvo sadarbību. Tad Klementjevs Andrejs atkal kaut ko pilnīgi citu teica. Jūs arī sakat, daudz strādājat kulāros. Tas bija kaut kāds kulāru sarunas, jo parasti jau kaut ko iemaina šādās opozīcijas savu atbalstu. Jūsu jautājums liecina par to, ka jūs tiešām lietu labi zinat. Mēs bijām frontāli pret vienotības priekšvēlēšanu solījumu laušanu, ko viņi solīja nedarīt līdz 16. gadam, vai grib sākt līdz 14. gadā, un paliekam tādi, vienlaicīgi daram visu iespējamo, lai tajās viņu apņemšanās un viņu soļos padarītu šos soļus mazāk straujus un lēzenākus. Tas nenozīmē, ka mēs esam par šo procesu vispār, bet ja jau viņi reiz tur iet un mēs nevaram apturēt, tad mēs mēģinām viņiem palīdzēt nekļūdīties tik fatāli. Man būtu viens konkrētāks jautājums. Es domāju, Kolāta kungam bija ļoti precīzs novērojums par to, ka Saskaņas centram it kā apnikos politika. Tas diez vai, protams, tā būtu, bet no otras puses, zinām, taisnība tur acīm redzot ir, jo Saskaņas centrs līdz ar Nila Ušakova parakstu par atbalstu otrai valsts valodai un aktīvu piedalīšanos referendumu kampaņā ir pilnībā atņēmis sev jebkādas izredzes strādāt valdībā. Tā kā principā viss, ko viņi tagad varētu runāt par ekonomiku, tā ir tikai tāda teorētiska blā, 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 kuru viņi nekad nevarēs īstenot. Jautājums būtu, jūs pazaudējāt iespēju būt valdībā ar referendumu, jūs pazaudējāt kā mērenu politiķu tēlu, Saskaņas centrs principā ir pazaudējis to galveno mērķi, kur dēļ tas tika uztaisīts 2004. gadā, lai iekļūtu valdībā. Ko jūs ieguvāt ar referendumu? Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam pazaudējuši mērenu politiska spēka tēlā, vai mēs esam sviturojuši sev jebkādas iespējas strādāt valdībā, tas ir jūsu dziļi personisks viedoklis. Jums ir tiesības ar tādu viedokli, bet tas nenozīmē, ka tas vienmēr atbilst patiesībai. Vai jums būtu vēl citi jautājumi? Nē, es gribu papildināt. Redziet, jūsu acīs, Ozoliņa kungs, ne es, ne Nils, mēs neko neesam zaudējuši, nekad neesam uzskatījuši, ka jūs mūs vērtējat augstu. Bez personālajām. Pagaidiet. Ļoti personiska atbilde. Uz personisku jautājumu. Tas nav personisks jautājums. Bet atbilde ļoti personiska. Jums nav izredzes būt valdībā. Es atvainojos. Skatieties, tā nav mūsu problēma, tā ir Latvijas problēma. Un kad jūs to sapratīsiet, var būt pavēlu. Tas, ka mēs tiek stāstīts, ka mēs esam paši sevi iestūmuši stūrī, vienotība ir iedzinusi Latvijas stūrī. Bet kas ir problēma, Latvijas problēma? Nekādu problēmu. Mēs joprojām esam gatavi uz kompromisiem, bet būt uz kompromisiem iet vai neiet. Mēs esam gatavi tikai kopā ar savu vēlētāju. Atšķirībā no visiem citiem politiskiem projektiem, ko jūs ilgajā politiskajā mūžā esat lobējis, mēs labi zinām, ko grib mūsu vēlētājs, un viņš zina,
ka mēs darīsim tikai to, ko viņi no mums sagaida. Nekādus kūliņus mēs neveiksim. Urbanovičs kungs, uzreiz pēc vēlēšanām jūs bijāt gatavi atteikties pilnīgi no visiem programmatiskiem uzstādījumiem. Tur par konsolidāciju jūs teicāt, nē. Nē, es jums bijāt vienu piemēru no sarunām. Tas bija kūlenis, piedodiet. Pagaidiet. Lai Nila Užako kungs sādā. Vai arī pa Nilu sāk, nav problēma. Nē, nedrīkstot tā. Atsevišķi izrunāsim. Viens piemērs. Pensiju indeksāts. Visu laiku runāju. Pensijas ir jāindeksē, sakot no 1. janvāra. Atbildībai nav naudas. Tagad kas ir? Ir priekšlikums samazināt to pašu PVN par 1 punktu, kas izmaksas 40 miljonus latu apmēram budžetam. Un ko, piemēram, manuprāt, vidējais Latvijas iedzīvotājs viņš to nejūtīs, jo pa dažiem santīmiem lielveikla samazinās cenas, un pēc 2 mēnešiem tas cenas atkal paaugstinās ar vārdiem, ka izmainīsies konjunktūra pasaules tirgus un viss. Cilvēki to neredzēs, bet 40 miljoni bija tieši 1:1 tā summa, kas bija nepieciešama, lai indeksētu pensijas. Tas vienkārši piemērs, par ko mēs strīdējamies, un arī tā nepanācām to kompromisu, ko gribējām. Nē, bet redziet, kad mēs sēdējām, runājām gan ar, it īpaši, kad bez žurnālistiem, mums bija absolūta sapratne ar Dombrovska kungu, kad viņi pateica, ko viņi gribētu un ko mēs gribētu savādāk, tad mums asie strīdi neiestājās, jo mēs bijām vienisprātis, ka tas ir jāizrunā ņemot priekšā budžeta grāmatu. Ja ir nauda, tad var, ja nav, tad jāmeklē citi risinājumi. Tur jau tā lieta, ka mēs iezīmējam savas pozīcijas, kuras nebija antagonistiskas. Nebija antagonistiskas. Piedodiet, jūsu uzstādījums visa autobusu bija nolīmēta ar saukļiem konsolidācijai nē, eiro nē. Piedodiet, kas nebija antagonistisks? Mēs uz vietas. Es vienkārši to šodienas Dombrovska kunga premjerministra citātu, viņš jau tā gan arī tagad saka, ka iepriekš vienotībā šodien, atvainojos vakar, liekas Latvijas avīzē, vienotībā agrāk bija diskusijas par iespējamu sadarbību, vairs nē. Nāksies parādāt un paredzēt. Es arī gribētu teikt, pēc tā, kas notika, kas uzreiz tagad pēc vēlēšanām un pirms tā referenduma, es pieļauju tikai teoretiskas iespējas runāt ar vienotību par kopdarbu. Bet tad līdz šīs parlamenta beigām jums nav izredzes valdību vispār. Mēs respektējam jūsu uzvaru. Izbaudiet to. Ko tad es esmu uzvarējis? Jūs esat piekrāpuši gan visu Latvijai, gan Zata reformu partiju. Viņi ir kļuvuši par jūsu vienotības projekta satelītiem. Izbaudiet to. Ejam tālāk. Urbanovičs kungs, kas ir to jūsu būvēto Raiņa biedrību, kas tajā pašlaik notiek, un vai tā varētu būt kaut kāda alternatīva saskaņas centram? Tas ir atkal ļoti labs jautājums. Es zinu par tādu projektu. Bet viņu veids mūsu bijušais kolēģis, kas veidojot šo projektu, aizgāja no partijas, un es tik vien kā labprāt ar viņu runāju, jo es arī mīlu Raini, un man ir daudz, kas tūs ar Jāni Matuli. Es atvainojos, es viņu atbalstīju. Es viņu esmu atbalstījis un atbalstīšu uz priekšu. Jo lielākais sociāldemokrāts Latvijā un pirmais sociāldemokrāts ir Jānis Rainis. Viņam ir daudz kas pateikts, kā ārstēt Latvijas situāciju. Pat šodien tās zāles, tie ieteikumi ir vērtīgi arī šodien. Piemēram? Viņš ir meklējis Latvijas ļaudis nosaukt. Viņš ir meklējis sadarbību izglītības un kultūras sazobes jomās. Viņš ir daudz ko ietērpis dzējās un vārsmās. Man ir slikta atmiņa, es nenolasīšu. Bet interpretēt dzēju es neuzdrošinās. Ja iesim par konkrētām lietām, un jūs sakat, ka jūs esat konstruktīvi, un tam varbūt kaut kādas pazīmes ir, bet kā tā jēga, Rīgas doma 100 000 lati, ja nemaldos, novirzījusi latviešu valodas apgūšanai. Tas ir tikai papildus finansējums, pavisam kopā 160 000. Jo labāk, bet jūs redzat, kā jūs mērat atdevi? Kāds efekts ļoti vienkārši. Cik daudz cilvēku ir sākuši runāt, labāk runā? Ir kaut kāda rādītāja? Pirmais pieejams bija, kad no paša sākuma budžeta bija ieplānot 60 000, tas nozīmē 1300 vietas, un tas 1300 vietas bija aizpildīts pirmajā dienā. Tas bija nenormāls pieprasījums. Otrajā diena, pēc tā, kad bija atvērti tie kursi, bija konkursi attiecīgi, firmas ar pasniedzējiem uzvarēja, kad tie kursi bija atvērti, pa vienu dienu visas vietas bija aizpildīts. Cilvēki nāk un mācās. Bet viņi iemācās. Bet, tā ir neliela daļa tikai. Daugavpilī, Rezeknē, Jelgavā, Liepājā mēs esam uzrunājuši uzņēmējus un atraduši līdzekļus, un to rīkojam bez valsts un pašvaldību ietekmes šos te kursus. Tas arī ir, bet pirmais ir cilvēku vēlme. Ja pēc visiem, teiksim,
referendumiem, pēc visu tā, ko cilvēki izlasīja, sadzirdēja no vienotības, no visiem pārējiem darboņiem, viņi atnāca mācīties. Iemācīs, neiemācīs, tas ir jautājums. Tur 6 cilvēki, kādam ir 40, kādam ir 50, kādam ir 60 gadi. Es nevaru garantēt, ka katrs no viņiem būs ļoti brīvi spējīgs pārvaldīt latviešu valodu, bet viņi grib to darīt. Labi, gribēšana ir. Rezultāti izvērtējumu nav. Šis ir tas brīdis, ka mums ir neliela pauze, sakoncentrēties nākamajiem jautājumiem un atbildēm, un tādu būs daudz.